šeit pie varas esošie darīs visu, lai vēl vairāk sētu naidu Latvijā dzīvojošo starpā. Viņi visi principā to dara. Saprot, viņiem viss tās darbības ir vērstas tikai uz šo un ne uz ko vairāk. Vai tad viņiem rūp, teiksim, mūsu labklājība? Da viņiem uzspļaut. Vai viņiem rūp demogrāfija? Da uzspļaut uz visu to. Klausies, visiem tiem, kas te raksta komentāros, te TikTokā rakstīja, kad, un es ne pirmo reizi tur, jūs būsiet pirmie, kas paņems vagu. Nē, mēs būsim tie, kas šeit paliks un aizstāvēs tādus kā jūs, jo paņem vagu tie, kuri maina savu viedoklī atkarībā no vēja plūsmām. Kas visvairāk kliedz. Tie pirmām kārtām aizmuks. Vienkārši tas ir, to dzīvi parāda, kas vairāk kliedz, tas pirmais arī aizmūk. Visi tie, kas pielāgojas vienmēr visām vēja plūsmām pareizajām, tur vajag vakcinēties, nevajag vakcinēties, ja? Pareizi izdarīja, nepareizi izdarīja. Kā mēs nosauksim Krieviju, kā mēs nosauksim Ukrainu. Tie ir tie, kas visu laiku mēģina pielāgoties un pārvilkt savus kažociņus. Viņi lūk būs tie, kuriem jau biļete jau tur, nevis biļete, viņiem jau sēdvieta lidmašīnā ir pierezervēta. Ir Baltikā. Tā kā nevajag te tagad stāstīt visādas lietas. Mēs esam tie, kas arī izturēja visu šo te melu Covidu. Un neļāva cilvēkiem un deva cilvēkiem cerību, ka tomēr var izdzīvot arī bez šī te visa. Mēs esam tie, kas cīnījās par to, lai Latvijā dzīvošo labklājību tomēr kaut kādā veidā viņa vismaz turētos uz tā līmeņa.